pērkam atkal ēdienu, esam veikalā, jā, un drusku grūti saprast tās cenas, jo, piemēram, rīs maksā 49,90. Nu, tas ir viņa naudā, protams. Nezinu, kur Jūris? Jūris jau atkal te pie kečupiem stusē. Nu, ko tu atradi? Tos? Jā. Cik izstos labi, nezinu, katram 2. Tu jau māki. Kaut kas vēl ir vajadzīgs. Šito mums vajag. Šokolādi, man liekas, ka vajag arī. 10,90. You got the glasses, let's get pair. Okay, bye. Hey. Nu ko, Ratko aizbrauc, viņš negribēja ar mums filmēties, bet vismaz bildi dabūjām. Jā, nu viņš negribēja, viņš teica, ka viņš šķip nav aktieris un viņam tā īpaši laikam kamerās nepatīk, ne? Jā. Tagad jāuzraksta atkal mūsējā zīme, biļetes zīme. Karsts ir nežēlīgi, jau no paša rīta, jo tā esot laikam pa dienu 32 grādi. Vakar esot bijis 32 un šodien laikam būs vēl pat karstāks. Aiziet. Tev var turēt. Vovo. Nu ko? Rītīgi labi, ej, tu Vai nes. tālāk? Redzam? Jā. Redzam? Jā. Prasītos varbūt vēl bišķi biezāks tas Austrija, būtu vēl krutāk, bet ir ritīgi labi. Tagad dosimies uz tramvaju, ārā no pilsētas mazliet, vai varētu? Runāt! Lai varētu braukt uz šeieni! Aiziet! Tā. Tramvajs ir tur lejā un otrā pusē 30 grādi šodien, ēnā. Tikai tagad cik? Tagad ir 10:30 pulkstens un ēnā 30 grāda, tur tālāk bija 37. 17. Šitas? Pamien? Ir jau klāt. To es šis nezinu, es pagūstu puši. Aiziet. Maucam tālāk. Nu, te ir ko redzēt, te ir šajā valstī. Šī ļoti smuka valsts. Tiešām. Kā tulīt izskatīs guļamais, es jūtu? Jā. Iešaus iekšā to kapsulu. Iešaujam iekšā guļamais. Iešauj. Un gatavs. Atkal kaut kur ejam, nezinu, sliedēm. Atkal bišķi tur iegriezām droši vien. Tas viss noteikti piedar pie lietas, kā jau vienmēr. Nu, bet reku lejā pa kalnu varēs noiet pa kreisi, ja nu kas. Es nezinu, kaut kā tur reku ir, man liekas, varēs tikt lejā. Stāvais. Ej, tilēs. Mierīgi. Tiks gan vienkārši bremzē visu laiku. Galīgi dīvains, es vairs apakaļceļu nav. Ej, tu! Ej, tu slīd! Neslīd! Tu baidies? Viņi man slīd! Tas vispār nevar nokāpt pa Maskalu lejā. Nu te, jā, ritīgais augstums. Man somā dators ir! Reāli, te var močīt. Vai, tur pilns grafiti ir. Droši vien jau, ja mums būtu līdzi krāsas baloni, saucamie flakoniņi. Mēs arī noteikti visu apzīmētu, ne? Diez vai? Nē. Dēl, mums jātiek pāri. Bišķi bīstam, saka, ne? Bet mēs tiksim. Stopējam atkal, mēģinam dabūt mašīnas, cerams, ka šoreiz veiksies labāk nekā Berlīnē.
Aiziet! Aiziet atkal! Ir, nostopējām! Ej, tur ir! Ir izdevās! Ejam! Pusstundā mums paņēma vai 20 minūtes. Ejam. Ok. Ejam. Izrādās, ka mūsu šofers ir krieviski runā un jūs noslēgt. Un viss mierīgi var parunāt, un mēs zinām, ka braucam, un viss vienkārši super. Viss ir! Mūs atver līdz kurienai vajadzēja. Viss jācīnās atkal tālāk. Nu, tagad mēs kaut kur atradīsim vietiņu, uzēdīsim, jo ir tāds kā pusdienlaiks mums beidzot. Wow! Man tā liekas, kad es atradu, būs jāiet atpakaļ pie jūrā. Diezgan forša vietiņā atpūtas. Esam Čehijā, netālu no Austrijas. Tūlīt atkal stopēsim, bet mazīņu pauzīti jāieņem. Normāli parciņš te uz soliņu maizītes. Viss kā pienākās. Es tagad aiziešu uz kādu slīdkalniņu, jo es reku redzu, vai tur nav slīdkalniņš, tur ir šūpolīts. Kamēr mēs parkā esam, jūras tur ēd un dzer un atpūšās, es jau esmu paēdis. Viss izdarījis, ko vajag, un tagad aiziešu bišķi, gribu aiziet kaut kur pašūpāties. Mums vēl kāds 100 kilometri jānobrauc līdz mūsu noteiktajai vietiņai. Cerams, ka mēs varēsim palikt pie viņa 2 dieniņas, jo mēs gribam tā, ka nedaudz arī atpūsties un tad braukt tālāk un ceļot. Jo, ja mēs paliekam šodien, tad mēs rītā jau uzreiz braucam. Ir tā nedaudz nogurdinoši, bet ja vajadzēs tā, tad tā darīsim. Tur ir ritīgās šūpols. Es gan īsti izkrit no viņām. Man liekas, ka man mati jūk prātā, viņi iet virpulī te tā. Tas jau forši. Jā? Tu gribi iet tur pašūpāties? Nē. Mēs mācam tālāk? Jā. Davai tad, ko? Celies, taisamies? Nav ko dirsties. Nav ko kost, jāgriež jūrīm gurķis nost. Davai mācam, viss mācam tālāk. Bišķi galvreiz, baigis karstums žarons. Braucam atkal mūs kāds paņēma, mazliet vēl uz priekšu 15 km. Atkal mēs kāds 5 minūtes stopējām un kāds apstājas. Tagad mēs atkal esam izlaisti. Vēl kaut kāds 60 km līdz mūsu destination. Pilsētai Linds saucās. Reku atkal jāķerās pie darba. Koi? Gājām paprasīt ūdeni. Ūdenīti. Ielēsim mums augstu ūdentiņu. Ūdenīti mums ielēs augstu. Bet kad Ēģiptē sniegs, mēs tikmēr Austrijā esam. Nē, mēs vēl neesam. Mums patīk ceļot pa visu Eiropu. Hei! Kā viņš stopē? Kas ir? Ej, wow! Ej, nost! Davai! Es gāju tālāk, lai redzētu, kas tālākais ielas ir, bet reāli jūras jau nostopēja, man tagad jāskrien ātri apakaļ. Ej, tu nost... Ko? Sieviete? Ej, nost malacis, jūras vienkārši malacis. Hello. Where are you from? We are from Latvia. From where? What? Litland. Okay, yes. What is that? Litland.
Hey, Jā. got it? Reāli viņas mūs vienkārši aizved, un tagad viņas mūs ved uz autobusu vietu. Šīs 3 meitenes. Nu, vienkārši skaisti. Nu, visi esam Austrijā, meičs aizved mūs normāli uz Austriju. Līdz Lindas pilsētai vēl, jā. Tagad mēs brauksim ar tramvaju, pēc tam ar autobusu. Nonāksim līdz tai vietīm. Reāli mēs pa vienu dienu jau esam Austrijā. Reāli, nenormāli reāli. Šitā ir mazā pilsētiņa. Ķipa maza, bet viņiem man liekas tā ir maza. O, reku ir 3. Es parādīšu vienu smieklīgu opīti. Atkal esam tunelī un laiks. Visi. Hello? Okay. Nu ko, mēs esam klāt Austrijā, klāt mūsu pilsētā, klāt pie mums, kā es nezinu, kā to nosaukt. Hotels vienkārši. 5 zvaigžņu. Nu, jā, 10 zvaigžņu un viss pavēlt. Pasteidies, pirmo reizi mēs ēdīsim kā cilvēki. Pirmo reizi šajā ceļojumā. Nu, pasaka. Mēs pēc tam jums vēl māju parādīsim. Mums ir špageti. Es ēdu. Mums ir vēl pat saldējs ēdiens, mums ir salātiņi, mums ir liela glāze ar ūdeni. Vienkārši. Paga. Tev vēl viens nāk? Nu jā. Es nesaprotu, kā tas vispār notiek. Kāds iespējams ir? Mēs tikko Mēs ienācām. esam svešā valstī. Svešiem cilvēkiem. Mačo. Tā tīri neko. Paceļot pa Austriju. Es nesaprotu, vispār nesaprotu. Šī ir ritīgā diena bija. Pienācis vakars un esam diezgan daudz noceļojuši, jūs jau sen jau ir aizmīdis, viņš jau guļ. Bet nu mēs esam diezgan jau saguruši, mums jau ir daudz. Cik labi sajūt, ej tu tās. Un tā mums apstāsies uzreiz. Ej tu nost, kas pa kalnu, ej tu nost. Reāli, es esmu tādā šokā, es nevaru, mēs vienkārši tuvojamies, mums viss ap...